Sveicieni 7. video! Šoreiz runāsim par sociāli emocionālās mācīšanās komponentiem. Tātad palūkosimies dziļāk uz sociāli emocionālās mācīšanās komponentiem un dažādām lietām, niansēm, kas mūsu ikdienā to var ietekmēt. Šīs nodarbības mērķis ir attīstīt spējas tikt galā ar stresa situācijām un veidot resilienci. Iztikt bez aplausiem, izturēties pret savējiem, tikpat pieklājīgi kā pret svešiniekiem. Pieņemt cilvēkus tādi, kā tie ir, nevis tādus, kādus vēlētos mēs redzēt. Nedzīvot pagātnē. Pirms ķeramies klāt pie sociāli emocionālās mācīšanās komponentiem, nedaudz vēl par emocijām un to, kā tad darbs ar sevi, mācīšanās par emocijām, mācīšanās vadīt emocijas, izprast sevi, sadarbojās ar mūsu smadzenēm. Kā tas viss kopumā notiek? Tātad, darbs ar sevi, piemēram, psihoterapijā, var uzlabot spēju ikvienam veiksmīgāk reaģēt dažādās situācijās, taču mūsu jūtīgums konkrētā tēmā lielākoties saglabājās. Mēs iemācāmies reakcijas, mēs trenējam reakcijas. Tomēr jūtīgums ir tas, kas mums kādam vairāk, kādam mazāk ir dabas dots, iedzimts, kādam vairāk, kādam mazāk ir ieaudzināts ģimenē un sabiedrībā kopumā. Mēs varam padarīt jūtīgāku vai tieši otrādi, apslāpēt amigdalas impulsu, kas mūs var mudināt uz nesavaldīgāku rīcību. Tātad, ja mēs trenējamies, tad mēs varam veiksmīgāk apvaldīt sevi un būt mazāk impulsīvi konkrētās situācijās. Ja mēs netrenējamies, tad mēs mēdzam rīkoties nesavaldīgāk. Tātad, piemēram, psihoterapijas kursa laikā var mainīt pacienta emocionālās atbildes reakcijas un to, kā šīs reakcijas tiek izpaustas, tātad kā mēs uzvedamies. Taču pašas tieksmes uz šādām reakcijām nepazūd. Mēs iemācāmies tās pamanīt veiksmīgāk, laicīgāk un rīkoties pēc iespējas savaldīgāk. Tomēr, kas vēl ietekmē mūsu emocijas? Kas vēl ietekmē to, kā mēs uztveram pasauli? Šobrīd gribās pieskarties nedaudz tēmai, kas ir temperaments. Temperaments ir noturīgs cilvēka individuālo psihodinamisko īpašību kopums, kas izpaužas cilvēka darbībā, rīcībā un uzvedībā. Tātad tas, cik ātri spējam reaģēt, cik ļoti labi spējam savaldīt, kāda ir aizturas intensitāte, kāda ir mobilitāte, kāds ir līdzsvars, kāda ir reakcija uz jauno, kāds ir mūsu sensorais jūtīgums. Tās ir lietas, kuras ikvienā no mums ir, un tās ir lietas, kuras ikvienā no mums ir atšķirīgas. Temperamentu var nosaukt arī par mūsu emocionālai dzīvei tipisku noskaņojumu. Temperaments ir iedzimts dotums un daļa gēnu kopuma, kas ir liela nozīme turpmākajā dzīvē. Izaugot, mēs nemainām savas temperamenta iezīmes, mēs iemācāmies pielāgoties dzīves apstākļiem un notikumiem. Un šeit es nerunāju par dažādām teorijām, kas runā par holēriķiem, sangvīniķiem. Es nerunāju par dažādu 16 dažādu temperamenta iezīmju dalījumu ar dažādiem burtiem. Šeit es runāju par temperamenta iezīmēm. Tātad temperamenta iezīmes ir kaut kas, ar ko mēs piedzimstam. Mēs iemācāmies tās vadīt, koriģēt, kontrolēt, veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi dzīves laikā. Bet, lai vienkāršāk apskatītos uz šīm temperamenta iezīmēm, paraudzīsimies uz tām, raugoties uz bērnu. Uz bērnu, kurš ir ienācis šajā pasaulē, kurš mācās dzīvot un kurš vēl nav iemācījies apvaldīt sevi, vēl nav iemācījies impulsu kontroli. Tātad, piemēram, viena no temperamenta iezīmēm ir aktivitātes līmenis, kas norāda, cik proporcionāli no visa laika bērns ir aktīvs un cik mierīgs. Daži bērni nevar nosēdēt mierīgi ne mirkli, turpretī citi stundām var sēdēt un mierīgi spēlēties ar savām rotaļlietām, savā nodabā. Vēl viena temperamenta iezīme ir regularitāte.
Tā norāda, cik viegli ir paredzama uzvedība saistībā, piemēram, ar bioloģiskām funkcijām. Dažiem gulētiešana, ēšana norit kā pēc pulksteņa. Citiem ir vāji izteikts dabiskais ritms. Vēl viena temperamenta iezīme ir pirmā reakcija uz jauno, un tā ir saistīta ar piesardzību un to, cik viegli mums ir pieņemt ko jaunu. Jaunu ēdienu, jaunus cilvēkus, jaunas drēbes, jaunus apstākļus. Daži izvairās no nepazīstamā un to noraida, bet citi uz jaunām lietām skatās ar interesi, ar piedzīvojuma garu un reaģē ar prieku. Pielāgošanās. Šī ir temperamenta iezīme, kas attiecas uz to, cik ātri vai lēni mēs vai kāds bērns pielāgojās jaunām situācijām un izmaiņām savā ierastajā ikdienā. Bērniem ar adaptācijas grūtībām ir problēmas iejusties jaunā vidē, piemēram, skolā, klasē, bērnu dārzā. Un nereti arī pieaugušajiem, ja tie nav apjautuši savas pielāgošanās spējas, nav veikuši kādas modifikācijas savās pielāgošanās spējās, reizēm arī pieaugušajiem ir grūti to darīt. Vēl viena temperamenta iezīme ir sensorais vai fiziskais jūtīgums. Tas norāda uz bērna vai pieaugušā reakciju, piemēram, uz temperatūras maiņām, uz garšas dažādību, uz pieskārieniem, uz sajūtām, kādas rada drēbes, uz skaņām, uz gaismām. Ļoti jūtīgiem bērniem var būt grūti paciest troksni, spilgtu gaismu, dažādu audumu pieskārienus, un tāpat arī pieaugušie ir tādi, kur ir sensori jūtīgāki un kur ir mazāk jūtīgi. Nākamā temperamenta iezīme ir reakcijas intensitāte. Šī iezīme attiecas uz to, cik spēcīga ir reakcija, neatkarīgi no tā, vai apstākļi ir pozitīvi vai negatīvi. Piemēram, dažiem bērniem ir spēcīgas emocijas, kas ir viegli uztveramas, turpretīm citiem bērniem tās var izpausties mierīgāk, grūtāk nolasāmi. Tāpat arī pieaugušajiem. Vēl viena temperamenta iezīme ir noskaņojums. Noskaņojums kopumā. Šī iezīme saistīta ar to, cik bieži bērnam ir patīkams, priecīgs un draudzīgs garastāvoklis salīdzinājumā ar to, cik bieži viņš ir raudulīgs un nelaimīgs. Daži jūtas laimīgi, turpretīm ik viens sīkums kādam citam var radīt neapmierinātību. Vēl viena temperamenta iezīme, ko gribās pieminēt, ir uzmanības noturība. Tā ir saistīta ar koncentrēšanās spēju. Daži bērni var koncentrēties darbībai, kaut arī visapkārt valda troksnis, turpretī citiem, lai kaut ko uzsāktu un darītu, ir jābūt pilnīgā klusumā. Šī iezīme norāda uz to, cik lielā mērā apkārtējie stimuli var mūs ietekmēt, var traucēt, uzsākt vai turpināt darbību. Un vēl viena temperamenta iezīme ir neatlaidība. Šis jēdziens nozīmē to, cik ilgi mēs varam darbību turpināt bez pārtraukuma, neraugoties uz šķēršļiem. Daži, piemēram, bērni var ilgu laiku kaut ko lūgt, diedelēt un prasīt, lai kaut ko panāktu. Turpretī kāds cits, varbūt bērns, varbūt pieaugušais, paprasīs vienu reizi, ja paprasīs, un liksies mierā. Tātad šīs vairākas temperamenta iezīmes ir tas, kā mēs varam pētīt arī sevi. Un tas, kā mēs varam pētīt varbūt arī savus ģimenes locekļus, lai saprastu, cik ļoti mums saskan dažādas lietas un kur ir tie punkti, kuri mums ir pilnīgi pretēji. Un varbūt tieši tas, ka kādam reakcija uz jauno ir pozitīva, kādam negatīva, kāds ir ātrāks, kāds ir lēnāks, kāds ir sensori jutīgāks, kāds ir mazāk jutīgs, reizēm rada konflikta situācijas mājās. Reizēm varbūt arī konflikta situācijas tieši dēļ temperamenta iezīmēm un dažādības var rasties arī darba vietās vai kādā citā vidē. Un bieži vien temperamenta atšķirības mēdz būt iemesls vardarbībai. Vardarbībai mājās, vardarbībai bērnu dārzos, skolās, augstākās izglītības iestādēs, darbos, profesionālajā dzīvē, arī veco ļaužu namos. Un tikai tādēļ, ka mēs neiedomājamies, ka otrs pavisam dabiski var būt citādāks. Viņš var piedzimt citādāks, ar citu skatu uz pasauli, ar citām sajūtām par pasauli un ar citām
dabiskām spējām pielāgoties šai pasaulē. Tātad vienmēr, gan raugoties uz tēmām, par ko runājām pirms tam, gan vēl to, par ko runāsim, atcerieties par to dažādību. To dažādību, kas mūsos ikvienā var būt un parasti arī ir. Jautājums ir, cik ļoti mēs esam apzināti, cik ļoti mēs esam veltījuši laiku, lai padomātu par to, kādas tad mums ir dažādās temperamenta iezīmes, kā tās izpaužās, ko mēs esam iemācījušies apslāpēt, kontrolēt vai kaut kādā citā veidā ietekmēt, lai paši veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. Un kas mums joprojām ir izaicinoši? Kas ir tas, ar ko ir grūtāk tikt galā? Šobrīd došu jums laiku apdomāties. Ekrānā parādīsies uzdevums, kur būs atzīmētas visas šīs temperamenta iezīmes, un es aicinu jūs uz savas lapas padomāt, kura iezīme, cik ļoti jums pašiem izpaužās skalā no vieglas pieņemšanas uz grūtu pieņemšanu, no ļoti sensori jūtīga līdz sensori nejūtīgam, un tā tālāk izejot cauri visām temperamenta iezīmēm.
Vēl viena tēma, par ko ir svarīgi runāt, runājot par emocijām, mūsu smadzenēm un mūsu būšanu kopējā pasaulē, ir piesaiste. Vienkāršos vārdos varu mēģināt raksturot, kas tad ir piesaiste, caur tādu nelielu stāstu. Un stāsts ir par to, ka mūsu pasaulē visi dara to. Putniņi dara to, bitītes dara to, dzīvnieki dara to un cilvēki dara to. Ja mēs palūkojamies, piemēram, uz zivtiņām. Zivtiņa laiž pasaulē daudz pēcnācējus. Katrā no mazajām oliņām ir pa mazai zivtiņai, kura turpinās dzīvot tālāk. Tātad zivtiņa laiž tos pasaulē un atstāja, un viņi turpina augt un attīstīties. Un tad, tā ir tāda veiksmes spēle. Vai nu kāds apēdīs, vai nu neapēdīs. Ja neapēdīs, tad dosies tālāk pasaulē un radīs vēl pēcnācējus. Piemēram, putniņi. Tad, kad mazais putnēns izšķiļās, viņam ir fotoatmiņa. Viņš nofotografē savā prātā, kā izskatās mamma, kas būs tas, kas viņu baros. Mamma baro, cītīgi rūpējās, un līdz ko putnēns ir gatavs lidot, viņš lido dzīvē un uzsāk savu dzīvi. Ja mēs runājam par zīdītājiem, piemēram, lielajiem zīdītājiem, ziloņiem vai stirnām vai varbūt lauvām, līdz ko mazais zilonēns, stirnēns vai lauvēns nāk pasaulē, viņš uzreiz sajūt mammas smaržu. Tomēr viņš ir gana spēcīgs, ka jau pēc pavisam īsa brītiņa viņš var celties kājās un sekot līdzi mammai, sekot līdzi tur, kur dodās bars. Tātad bars dodās, viņi dzīvo, viņi rūpējās arī par mazajiem dzīvnieciņiem, kas nākuši tikko pasaulē. Un viņi var to darīt, tāpēc, ka dzīvnieciņi spēj paši skriet uz savām kājām, un viņi zina, kā smaržo mamma. Viņi vienmēr tai seko. Tomēr tad, kad mazais cilvēkbērns nāk pasaulē, viņam nav fotoatmiņa. Viņš neiegaumē savas mammas smaržu. Viņš vienkārši ir jauks un mazs brīnišķīgs kunkulītis, kuru mamma ieraugot nespēja atturēties no viņa. Un tajā brīdī, kad viņš ir piedzimis, pamazām sāk veidoties piesaiste. Un piesaiste ir appusējas emocionālas attiecības, kas veidojās gan no bērna puses pret primāro aprūpētāju, kas nevienmēr var būt mamma, varbūt tā ir vecmāma, varbūt tas ir vectēvs vai tēvs, varbūt tā ir audžu ģimene, varbūt tas ir kāds cits cilvēks. Tomēr šim mazajam cilvēkbērnam veidojās piesaiste ar to primāro aprūpētāju. Un primāriem aprūpētājiem veidojās piesaiste ar šo mazo cilvēku. Tātad tās ir rūpes, tās ir atbildēšana uz raudām, tā ir konsekvence un būšana kopā ar mazo cilvēku bērnu, lai viņš varētu augt un attīstīties un sākt veiksmīgi soļot arī pasaulē un mācīties pasauli. Un raugoties no piesaistes teorijas, piesaiste var būt dažāda. Piesaiste kā tāda ir mums visiem, tikai katram tā var būt atšķirīga. Līdz 1,5 gada vecumam mazajam bērnam un viņa primārajam aprūpētājam izveidojās nostiprinās šis piesaistes stils. Tomēr tas vēl var mainīties, palikt drošāks vai palikt nedrošāks turpmākajos gados. Pieminēju drošāks vai nedrošāks. Piesaistes teorija runā par piesaisti, kas ir droša. Tātad bērns zina, ka viņam ir aprūpētājs, bērns zina, ka uz aprūpētāju var paļauties un viņš droši dodās pasaulē. Piesaiste var būt nedroša trauksmaina, kad primārais aprūpētājs nevienmēr ir konsekvents, un bērns nevienmēr zina, kā šis primārais aprūpētājs reaģēs. Un viņš ir trauksmains, viņš taustās, viņš mēģina saprast, kā ir, vai mani mīl joprojām. Un trešais piesaistes stils ir nedroša izvairīga. Un tā var rasties bērniem, ja primārais aprūpētājs ir bijis ļoti klātesošs un nav ļāvis mazajam cilvēku bērnam pašam attīstīties, ir visu kontrolējis, vai arī, ja šis primārais aprūpētājs ir izvairījies, nav pievērsis uzmanību un nav bijis sasniedzams šim mazajam cilvēku bērnam. Un kāpēc par to ir jārunā šobrīd? Kāpēc par tādām bērnu lietām ir jārunā tad, kad mēs runājam par viengabalainu un konsekventu personību sadrumstalotā laikā? Piesaistes stils ietekmē mūsu attiecības ar cilvēkiem, arī pieaugušā vecumā. Tas ietekmē mūsu partnera izvēli, tas ietekmē mūsu attiecību stabilitāti vai nestabilitāti, kā arī mūsu pašu pašvērtējumu
un spēju pārvarēt dzīves grūtības. Piesaistes stils – tas ir attiecību modelis, ko katrs no mums, vēl būdams mazs bērns, veido, nostiprina un iemācās attiecībās ar saviem vecākiem vai primāro aprūpētāju. Piesaiste veidojas pakāpeniski, tātad mūsu pirmajā dzīves gada laikā līdz aptuveni 1,5 gada vecumam. Piesaistes stils arī pieaugušā vecumā nosaka mūsu uzskatus pašiem par sevi. Es esmu pietiekami vērtīgs un mīlestības cienīgs, vai es neesmu vērtīgs un neesmu pelnījis citu cilvēku mīlestību. Piesaistes stils nosaka arī mūsu uzskatus par citiem. Cik ļoti citi cilvēki ir mūsu uzticības vērti, pieņemoši, gādīgi, atsaucīgi, vai arī mēs uzskatām, ka cilvēki ir neusticami, nepieņemoši un neatsaucīgi. Piesaistes stils arī veido kopējos uzskatus par pasauli. Vai pasaulē ir daudz iespēju, vai arī pasaulē ir daudz briesmu. Kā arī to, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, kā veidojam attiecības un kā reaģējam uz notikumiem savā dzīvē. Es jau pieminēju tādu lietu kā piesaistes teoriju, un noteikti rosinu jūs parakties dziļāk un pameklēt vairāk informāciju. Tomēr īsumā mēģināšu vēl apkopot. Piesaistes teorijas radītājs ir Džons Bowlbys, un piesaistes teorijas tālāk attīstītāja ir Mērija Ainsworta. Droši variet ielūkoties tajā dziļāk. Un Bowlbys piesaisti salīdzina ar neredzamām emocionālām saitēm, kas spēj savienot divus cilvēkus laikā un telpā. Mūsu pašu Diana Zande saka, ka piesaisti ir emocionāla tuvība, ko mazulis saņem no saviem aprūpētājiem. Kopumā, kā es minēju, piesaiste ir appusējas emocionālas attiecības, kas bērnam izveidojas ar savu primāro aprūpētāju. Klasiski pēc Džona Bowlbya teorijas tiek izdalīti šie 3 manis minētie piesaistes stili. Un šeit tie ir apkopoti parādot, kas tad notiek bērnībā un kādas ir izpausmes pieaugušā vecumā. Tātad cilvēkiem ar drošu piesaistes stilu gan bērnībā, gan pieaugušā vecumā ir diezgan viegli veidot tuvas attiecības ar citiem, un tie neraizējās par to, ka tiks pamesti vai par to, ka attiecības būs pārāk tuvas. Tie jūtās pašpārliecināti un droši un apzinās, ka jā, iespējams, ne visas attiecības ir mūžīgas, un tie arī apzinās, ka jā, ja šis cilvēks ir devies prom, tas nenozīmē, ka viņš man ir pametis uz mūžīgiem laikiem. Ja mēs aplūkojam nedrošu un trauksmainu piesaisti, tad bērnībā tas nozīmē, ka bērns aug nepārtrauktā saspringzinājumā. Vecāki reaģē nekonsekventi un nevienmērīgi uz bērna emocionālajām vajadzībām, un bērns nezin, kā reaģēt. Un tātad pieaugušā vecumā šie cilvēki ir pārņemti par domām par attiecībām, par attiecību veidošanu. Viņi ir ļoti emocionāli un viņiem ir grūti būt patstāvīgiem. Viņi visu laiku ir trauksmaini un cenšas noskaidrot, kā tu jūties, vai viss ir kārtībā, vai kaut kas nav noticis greizi, vai es kaut ko neesmu izdarījis nepareizi. Nedroša izvairīga piesaiste. Šiem bērniem atkal, kā es minēju, iespējams divi varianti, kā iegūt nedrošu izvairīgu piesaisti. Vai nu vecāki ir bijuši atstumjoši, impulsīvi, vai arī vecāki ir bijuši pārāk klātesoši, pieprasoši un kontrolējoši. Un pieaugušā vecumā cilvēki noraida jūtas un nevēlas veidot pārāk tuvas attiecības ar citiem. Vai nu tādēļ, ka viņi netic, ka tas ir iespējams, jo viņi to nav piedzīvojuši, vai nu tādēļ, ka viņi ir jutušies smacēti un viņi tā vairs nevēlās justies. Ideālā variantā mums visiem bērniem un pieaugušajiem būtu šī drošā piesaiste, bet realitātē pilnībā droša piesaiste nav gandrīz neviena, jo dzīve ir tāda, kāda tā ir, apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un pat paši centīgākie vecāki nevienmēr var 100% vienmērīgi, konsekventi reaģēt. Tomēr, lai veidotu šo drošo piesaisti, mazulim ir jābūt aprūpētam. Primārajam aprūpētājam ir jābūt pieejamam. Viņam ir jābūt atsaucīgam un jārūpējas par mazuli, lai arī pieaugušā vecumā cilvēks justos droši. Un, ja nu mēs arī saprotam, ka mums tā piesaisti nav droša, vai nu tā ir trauksmaina vai izvairīga,
apzinoties, kas ir tās lietas, kas mūs ir ietekmējušas, apzinoties, kā mēs mēdzam reaģēt šobrīd, pieaugušā vecumā, mēs varam paši pamazām strādāt ar sevi un veidot šo piesaisti drošāku, veidot šo skatu uz pasauli, uz sevi, uz citiem, uz attiecībām, atvērtāku, mierīgāku, drošāku. Nu, un kā tas viss tad savalkās kopā? Pie kura punkta ķerties un ar ko sākt strādāt, lai uzlabotu manu kopējo es? Palūkosimies un nedaudz pašķitināsim, kas tur īsti sanāk. Tātad es. Es piedzimstu ar kādu noskaņu, ar kādu nokrāsu, ar grūtāku, vieglāku, esmu kautrīgāks, melanholiskāks, varbūt drošāks. Es piedzimstu ar konkrētām temperamenta iezīmēm, ar savu temperamentu. Man fizioloģiski notiek smadzeņu attīstība, taču šo smadzeņu attīstību ietekmē arī tātad temperaments, manas kognitīvās spējas, kas saistītas ar izziņu, domāšanu, spēju apzināties vai neapzināties, manas internalizētās vai eksternalizētās uzvedības problēmas, nu, piemēram, trauksme, fobijas, agresijas, antisociāla uzvedība. Un arī par manām emocijām valda reakcijas, kas rodas no iedzimtājiem temperamenta, vai arī no pieredzes, kuras esmu guvusi, un šīs pieredzes visticamāk esmu guvusi pateicoties savam temperamentam. Tātad, esot ātrāka vai lēnāka, kautrīgāka vai drosmīgāka, sensori jūtīgāka vai mazāk jūtīga. Un arī smadzeņu attīstība ietekmē manas emocionālās spējas. Piemēram, amigdala novērtē stimulu emocionālo vērtību un atbild par tūlītāju reakciju. Pieres daiva, kas attīstās līdz 25 gadu vecumam, atbild par lēmumu pieņemšanu, kontrolē spriešanu un palīdz mums domāt, pirms mēs rīkojamies. Bet laika gaitā, cītīgi un pareizi strādājot, mēs varam stimulēt un uzlabot savu smadzeņu darbību. Mēs varam iemācīties apvaldīt ierastos stimulus. Mūsu emocionālās spējas nav dabas dotas. Apgūstot pareizo mācību, tās iespējams uzlabot. Un ko tad nozīmē darbs ar emocijām? Ko nozīmē darbs ar emocijām jums?
Darbs ar emocijām ir arī dienas kārtība un režīms. Tas, vai tā ir noteikta vai nenoteikta, apzinātāka vai mazāk apzināta. Darbs ar emocijām ir arī uzturs, kā es parūpējos par sevi, vai man pietiek vitamīni, vai es jūtos spēcīgi un droši, vai tomēr mēdzu paēst tā, ka neko vairs nav spēka darīt un neko vairs negribās darīt. Darbs ar emocijām arī ir fiziskas aktivitātes un sports, kā arī attiecību uzturēšana. Darbs ar emocijām ir patīkamas, baudu sniedzošas aktivitātes un hobiji, par ko es degu, par to, kas ir tas, kas man dod piepildījumu. Darbs ar emocijām nereti ir arī ienākošās informācijas ierobežošana, cik apzināti es izvēlos veltīt laiku sev un nogriežu kādu ienākošo informāciju, vai atslēdzot telefonu, vai noliekot to klusuma režīmā, vai pierunājot sevi, izslēgt kādu no aplikācijām un kādu brīdi neuzņemt papildus informāciju. Darbs ar emocijām ir arī psihoizglītošanās un ķermeņa nomierināšanas, elpošanas vingrinājumi, dažādas tehnikas. Darbs ar emocijām ir arī darbs ar mūsu pašu domām, ar mūsu uzskatiem, ar mūsu vērtībām un pārliecībām. Darbs ar emocijām ir arī mācīties uzmanību pārslēgt, mācīties muskuļu relaksāciju, mācīties iztēli, trenēt savu iztēli un radošumu. Darbs ar emocijām ir arī apzinātības vingrinājumi un, lai cik interesanti nešķistu, bet arī raižu plānošana un iespējams saulaicīga izvairīšanās no tām.
Nu ko, šobrīd nonākam līdz sociāli emocionālās mācīšanās komponentēm. Īsumā par to, kas ir sociāli emocionālā mācīšanās. Laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam kāda projekta komanda strādāja pie tā, lai izstrādātu materiālu, kas palīdz izvērtēt skolēnu sociālo, emocionālo un veselības prasmju attīstību. Tāpat arī šīs komandas mērķis bija izpētīt, kā skolās un izglītības iestādēs kopumā varētu nodrošināt labāku atbalstu šo prasmju attīstībai. Kāpēc tad mēs runājam šeit par skolēnu prasmju mērīšanu? Tāpēc, ka šobrīd skolēniem šīs prasmes tiek mācītas, tās tiek mērītas, tomēr tad, kad mēs augām, mums tik daudz to nemācīja. Un mēs varam pieskarties šīm lietām, mēs varam palūkoties uz sevi, uz to, kas mums ir izaicinoši un to, kas mums izdodas šajā kontekstā. Mēģināt novērtēt savas prasmes un tās lietas, vietas, nianses, ko nepieciešams pilnveidot. Un pašā pamatā iepazīt sevi un rādīt piemēru. Rādīt labo piemēru sev un atgādināt grūtos brīžos, rādīt piemēru citiem, kolēģiem, ģimenes locekļiem, bērniem, tā, lai mūsu sabiedrība aug kopumā veselīgāk un veiksmīgāk. Tātad sociāli emocionālās mācīšanās komponentes. Pirmā no tām ir saprast sevi. Tālāk pārvaldīt sevi, saprast citus un tad veidot arī attiecību prasmes. Šis sasaucās ar to, ko aplūkojām jau runājot par emocionālo inteliģenci. Šeit pie sociāli emocionālās mācīšanās nāk klāt 5. komponente – atbildīga lēmumu pieņemšana. Visas šīs komponentes savā starpā mijiedarbojās. Tā viena otru papildina. Katra lieta, ko mēs sevī pētam, ko mēs sevī pārvaldam, iemācamies pārvaldīt, katra lieta, ko mēs pētam citos un kā mēs veidojam attiecības, ietekmē arī mūsu lēmumu pieņemšanu. Un arī mūsu lēmumu pieņemšana ietekmē to, kā mēs sevi pētām, kā mēs ar sevi strādājam. Vai mēs pieņemam lēmumu tiešām apsēsties, pāanalizēt un salikt visu pa plauktiņiem. Nu, lūk, sāksim ar pirmo – saprast sevi. Kas tad zem tā slēpjas? Tā ir emociju atpazīšana, ko mēs jau runājām. Kādas ir emocijas, mācamies tās pēc nosaukumiem, mācamies atpazīt, kur tās mūsos izpaužās, mācamies atpazīt, pamanīt tās arī brīžos, kad tās reāli ir kopā ar mums. Neatkarīgi no tā, vai tās ir patīkamās, viegli panesamās emocijas, vai tās ir grūti panesamās, tā saucamās negatīvās emocijas. Tālāk, līdzīgi kā runājām pie emocionālā intelekta, ir precīza sevis novērtēšana. Un atkal, manas vērtības, mani plāni, mans ideālais es, mani uzskati, manas pārliecības, mana spēja novērtēt, novērot un varbūt arī nosaukt vārdā emociju. Tātad precīza sevis uztveršana. Un precīza sevis uztveršana nevienmēr nozīmē tikai slikto un izaicinošo lietu atpazīšanu. Tā ir arī savu stipro pušu atpazīšana, savu resursu atpazīšana. Tas, cik ļoti mēs pamanām arī to, ko mēs spējam, un mēs saprotam, kā mēs savas stiprās puses varam izmantot vēl vairāk, lai varbūt strādātu ar savām pusēm, kuras nav tik stipras. Un tā ir pārliecība par sevi un pašefektivitāti. Ja es zinu, kas un kāds es esmu, tad es arī varu pārliecinoši ar sevi strādāt, pilnveidot sevi, novērtēt sevi un tad iet pie nākamās komponentes, kas bija sevis pārvaldīšana. Un arī šeit, tāpat kā starp visām 5 komponentēm, arī šeit notiek mijiedarbība. Katrai komponentes saprast sevi daļai, savā starpā, miedarbojoties, papildinot vienai otru. Tad, kad esam sapratuši sevi, tad, kad esam strādājuši ar sevi saprašanu, tad mums ir tapis skaidrs, kas ir tās lietas un kā mēs varam mēģināt sākt tās pārvaldīt. Tā ir impulsu kontrole un stresa pārvaldība. Kādi ir mani impulsi? Kādās situācijās tie ir vieglāk kontrolējami, kādās situācijās tie ir grūtāk kontrolējami? Kā man tas izdodas darīt? Kā
kā es varu to darīt veiksmīgāk. Kā es rīkojos stresa situācijās. Kādās stresa situācijās. Kā tas mani ietekmē. Vai es spēju pamanīt stresa situācijās, ka tas ir stress. Vai es spēju valdīt pār sevi un saviem impulsiem. Vai arī tad, kad stresa situācija ir aiz muguras, vai es spēju to novērtēt, iespējami vēsu prātu un izstrādāt stratēģijas nākamajām reizēm. Pie sevis pārvaldības pieder arī organizatoriskās prasmes. Tas, kā es plānoju sevi, savu laiku, savu pašizaugsmi, cik daudz laiku es veltu sev, kā es spēju pašorganizēties. Un tas sasaucās arī ar pašdisciplīnu. Un te ir jāatcerās, mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir grūtākas dienas, mums visiem ir vieglākas dienas. Jāatcerās ir tas, ka arī tad, ja mēs sev esam uztaisījuši stingru disciplīnas režīmu, tagad es pieceļos no rīta šodien un es apņemos, ka turpmāk katru dienu es izlasīšu vismaz 2 nodaļas kādā pašizaugsmes grāmatā, un ja nu pienāk tā diena, kad nespējam to izdarīt, ir jāspēj atlaist un piedot, un saprast, ka turpināt es varu rītdien, vai varbūt izdarīt to vēlāk, nekā es parasti esmu to ieradis. Tad pašdisciplīna ir būtiska lieta, būtiska prasme, kuru mums vajag attīstīt, saprotot, ka ne visu, nevienmēr mēs varam izdarīt uz 100%. Pašmotivācija un mērķu izvirzīšana. Tātad, tad, kad mēs esam strādājuši ar sevis iepazīšanu, SEM pirmajā komponentē, mēs sākam mainīt sevi. Mēs esam atpazinuši savas vērtības, savus mērķus, savas prasmes, savu ideālo es. Un tad mums arī veidojās lielāka šī pašmotivācija. Strādāt, turpināt, izglītoties, trenēties un atcerēties, ka arī treniņos arī var piedzīvot neveiksmes. Tomēr turpināt, atcerēties, iet uz to mērķi, ko mēs esam sev uzstādījuši. Un arī šeit visas otrās komponentes apakšsadaļas savā starpā miedarbojās. Ja man ir pašdisciplīna, kas ir orientēta uz šo mērķi, tad es daudz veiksmīgāk ar sevi strādāšu. Jo veiksmīgāk es ar sevi strādāšu, jo vieglāk laika gaitā man padosies impulsu kontroli. Jo vieglāk laika gaitā man būs tikt galā ar stresa situācijām un ar sevi stresa situācijās. Trešā sociāla emocionālās mācīšanās komponente – saprast citus. Kas tad zem tās slēpjas? Otra perspektīvas ieņemšana. Tā ir tā empātija, arī par ko mēs runājām, aplūkojot emocionālo intelektu. Un šeit tas nenozīmē vienmēr iejusties otrādā vai vienmēr iekāpt otra kurpēs, būt otra vietā. Tas nozīmē spēja palūkoties no otra skatu punkta, apzinoties, ka aizbergam ir vesela apakšējā daļa, un tur ietilpst audzināšana, pieredze, kultūra, reliģija, temperamenta iezīmes, tas, cik ļoti daudz cilvēku strādā vai nestrādā ar sevi, savu izaugsmu, piemēram, emociju vadīšanu. Un tās ir lietas, ko mēs nekad nevaram zināt, ja mēs par to nerunājam. Tomēr mēs varam censties paskatīties, kā būtu raudzīties no perspektīvas, kur ir citādāka nekā manējā. Un tā pati empātija. Tāda tiešām iejušanās, atbalstīšana, būšana kopā, varbūt palīdzēšana, ja tas ir nepieciešams. Tā ir dažādības pieņemšana, ko es jau pieminēju otra perspektīvas ieņemšanas punktā. Dažādība, aizberga apakšējā daļa, tas kāds esmu es, iepazīstot sevi pie pirmā sociāla emocionālās mācīšanās komponentes punkta. Iepazīstot sevi, es apzinos, cik daudz un dažādas lietas manī notiek. Un tātad es sāku ar laiku saprast, ka arī citos notiek daudz un dažādas lietas, kuras es pat iespējams nespēju iedomāties. Un tā veidojās laika gaitā cieņa pret citiem. Un tas nenozīmē, ja neciena mani, es necienīšu pretī. Vai varbūt dažreiz mēs domājam, ka šis cilvēks nav pelnījis manu cieņu. Mēs varam iedomāties, ka mēs varam cienīt cilvēku kaut vai tāpēc, ka mēs nezinām, cik daudz, varbūt dzīves grūtībām viņš ir izgājis cauri, cik daudz viņš ir sasniedzis, kas ar viņu ir noticis pirms tam. Un arī šeit savā starpā visi trešās komponentes saprast citus, apakšpunkti savā starpā miedarbojās. Nu, lūk, esam mācījušies sevi, esam strādājuši ar sevi, esam mācījušies saprast citus, un nu varam veiksmīgāk
veidot šīs attiecību prasmes. Kas tad ietilpst zem attiecību prasmēm? Tie ir komunikācijas treniņi, tā ir komunikācija, uzlabota komunikācija, izprotot dažādību, izprotot otra perspektīvu, izprotot to, ka nevienmēr mums automātiski kāds ir jāciena vai ka nav jāciena. Tā ir sociāla iesaistīšanās, tas ir sirdsapzinīgums arī tādā kontekstā. Sociālā iesaistīšanās atbalstīšana, nostāšanās varbūt kāda zaudētāja vai upura pusē. Sociāla iesaistīšanās, lai veidotu sabiedrību par mums drošāku un labāku vietu. Tātad atkal mācoties sevi un rādot piemēru. Tā ir attiecību veidošana kopumā. Tas ir komandas darbs. Un šeit mēs varam raudzīties uz komandas darbu kā pētot sevi, strādājot ar sevi, pētot citus un veidojot šīs attiecību prasmes, mēs varam uzlabot komandas darbu, pieņemsim darba vietā. Bet mēs varam raudzīties arī uz komandu, kas ir mūsu mājās, kas ir mūsu ģimene, kur katram komandas loceklim ir savi pienākumi, savas iespējas, savi darbi, kas jādara, savi izaicinājumi, savas temperamenta iezīmes. Un arī tā ir komanda, kurai ir nepieciešama stiprināšana, arī tā ir komanda, kurai ir nepieciešama saliedēšanās pasākumi. Arī tā ir komanda, ar kuru mēs varam strādāt un ar kuru kopā mēs varam attīstīt šīs attiecību prasmes. Un arī šeit. Visi apakšpunkti, kas ir zem 4. komponentes attiecību prasmes, savā starpā miedarbojās, savā starpā viens otru papildina. Attīstot aizvien labāk un labāk komunikācijas prasmes, veidosies labākas attiecības, attīstīsies veiksmīgāks komandas darbs, būs lielāka sociālā iesaistīšanās. Un atkal, piemēram, ja mēs vairāk un vairāk sāksim sociāli iesaistīties laika gaitā, mums būs iespēja vairāk un vairāk trenēt komunikācijas prasmes. Ja mēs centīsimies veidot attiecības, ko mēs varbūt līdz šim tik ļoti neesam darījuši, atkal mums būs iespēja vairāk un vairāk attīstīt komunikācijas prasmes. Tātad viss ir savā starpā saistīts. Un nonākam pie sociāla-emocionālās mācīšanās 5. komponentes, kas ir atbildīga lēmumu pieņemšana. Pie atbildīgas lēmumu pieņemšanas pieder problēmu atpazīšana un risināšana. Kā es risinu problēmas? Kā es tās atpazīstu? Vai es tās atpazīstu laicīgi? Vai ir kādas problēmas, ko man ir grūtāk atpazīt? Vai dažreiz man ir nepieciešama palīdzība no malas un veiksmīga komunikācija ar kādu, lai kāds man var palīdzēt saskatīt kādu problēmu vai izaicinājumu? Situāciju analīze. Atkal, kā es novēroju to, kas notiek man apkārt, kādas ir šīs situācijas, cik dziļi es tās analizēju. Un, protams, ne visas situācijas vienmēr ir jāizanalizē, tā teikt, līdz kaulam, bet dažas noteikti ir. Un atkal situāciju analīze sasauksies ar problēmu atpazīšanu, cik veiksmīgi man to izdodās darīt. Novērtēšana, pie atbildīgas lēmumu pieņemšanas, situāciju novērtēšana, problēmu novērtēšana, savu prasmju un spēju novērtēšana, kā tas viss sasaucās kopā un var viens otru papildināt. Un arī refleksija un ētiska atbildība. Un arī šeit nāk tas sirdsapzinīgums, ko mēs esam trenējuši, par ko mēs esam runājuši arī pie emocionālā intelekta. Refleksija un ētiska atbildība pret sevi, pret sabiedrību, pret savu komandu, pret attiecībām, pret sevis iepazīšanu un veidošanu un piemēru rādīšanu. Un arī šie visi sasaucās kopā. Un refleksija kopumā. To varētu ielikt arī tādā reflektīvās mācīšanās aplī. Kad mēs mācāmies, mēs mēģinam, mēs testējam, mēs daram, un tad mēs reflektējam. Kā mums tas izdevās? Vai varbūt bija kļūme kaut kur sevis atpazīšanā, varbūt bija kļūme sevis vadīšanā, varbūt kaut kas līdz galam neizdevās citu atpazīšanā vai sadarbības veidošanā. Kas notiek ar maniem lēmumiem? Kas notiek ar maniem lēmumiem dažādās emocijās, dažādos emociju uzplūdos? Intensitātēs. Kā tas viss man ietekmē? Kā es reflektēju par savām rīcībām, par savām darbībām un par sevi kopumā? Tātad, sanāk atkal kopā visas 5 sociāli emocionālās mācīšanās komponentes. Visi mazie burbulīši, visi mazie punktiņi, kas ir savā starpā saistīti, kas viens bez otra nemaz tālu nevar tikt. Jo, ja mēs raugāmies uz pirmo komponenti, kas ir saprast sevi, arī tā
kaut kādā mērā ir nākusi no 4. komponentes, no vides, kurā mēs esam auguši, no aizberga apakšējās daļas atkal. Kā tas ir ietekmējis mani, kurās vietās tas man ir ietekmējis, cik dziļi tas man ir ietekmējis un ko es esmu spējīgs mainīt pats un ko varbūt man būtu jāvēršās pie kāda speciālista, kas man varētu palīdzēt, strādāt ar sevi, iepazīt sevi. Un te jau mans pieminētais refleksīvās mācīšanās aplis. Tas viss savalkās kopā gan ar sociālo-emocionālo mācīšanos, gan ar emocionālo intelektu, gan emocijām, gan pašizaugsmi kā tādu. Kā notiek refleksija? Mēs mācāmies, tad transformējam savām vajadzībām to, ko esam iemācījušies, pielietojam to, ko esam iemācījušies un transformējuši. Tad reāli testējam, pārbaudam un tad izvērtējam. Kā sanāca? Kas strādāja? Kas varbūt bija izaicinoši? Un turpinam uzlabot savas prasmes. Varbūt mēs refleksijā saprotam, jā, šis strādāja lieliski. Tas nozīmē, ka tas ir veiksmīgs cikls un mēs varam turpināt to pielietot. Varbūt mēs atrodam kādu izaicinājumu, kur mums atkal ir nedaudz jāpamācās. Mums varbūt atkal šīs iegūtās zināšanas ir nedaudz jātransformē atbilstošajai situācijai. Šis ļoti labi parāda, ka Rīga nekad nebūs gatava un ka mūžu dzīvo, mūžu mācies. Kas tad ir refleksija? Tā, lai skaidrs, tā, lai mēs zinām, ko tad ar sevi darīt. Refleksija ir savas pieredzes izzināšana, analīze, pārvērtēšana, sakarību atpazīšana. Un tad mums veidojās jauna izpratne, spriedumi, pieredzes pielietošana. Tas ir tas, kā mēs mācāmies no sevis un atkal pašanalīzes laiks sev. Domāt, pierakstīt, analizēt, runāties ar sevi. Runāties arī ar kādiem tuviem cilvēkiem, kam mēs uzticamies. Runāties dziļas sarunas, kopā mācīties sevi un savstarpējās attiecības. Un noslēgumā. Uzrakstiet vismaz vienu sev būtiskāko atziņu, ko izmantosiet, kas jums iešāvās prātā, kur dzirkstelīte parādījās šajā nodarbībā.
Tiekamies nākamajā video.